sakoptākais mežs tiek organizēts meža nozares pasākuma Zelta čiekurs ietvaros. Tā rezultātā tiek noskaidrots uzvarētājs nominācijā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi, un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem. Tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība rīko konkursu Sakoptākais mežs. Šo konkursu mēs uzsākām 2017. gadā, un pa šo laiku esam tiešām apmeklējuši daudzus brīnišķīgus, interesantus meža īpašniekus, kas ir stāstījuši par savu apsaimniekošanas praksi, rādījuši, kā viņiem ir veicies, gan varbūt arī eksperimentējot, jaunaudžu kopšanā, apstādot neizmantotas lauksaimniecības platības, gan arī stāstījuši par saviem nākotnes plāniem. Nekad nebiju nodomājis par to, ka man var būt tāda iespēja šajā konkursā piedalīties, ņemt dalību. Es sekoju viņam līdzi, bija interesanti paskatīties meža īpašniekus, viņu pieredzes, viņu stāstus, bet dzīve ir mums pārsteigumiem pilna, un šogad arī es esmu šajā konkursā. Man nekad neiedomājos, ka tā varētu notikt. Ieteica Valdis Viesturs Dreimanis, kas bija uz pakonsultēt mani, atbrauca uz mežu. Viņš pats ir lielais meža turētājs, brieža audzētājs, un ieraugot manu mežu, viņš ieteica, ka tev ir ko parādīt, tev ir ko stāstīt. Tādu mežu es neesmu redzējis. Konkursa nolikums paredz, kad meža īpašnieks stāsta par to, kā viņš ir veicis savu meža atjaunošanu, vai viņš ir izmantojis augstvērtīgu stādāmo materiālu, vai viņš ir meža kopis, rūpējies par meža infrastruktūru. Ja mēs vērtējam šos gadus, kas ir pagājuši no īpašuma atgūšanas, mēs redzam, ka īpašnieki ir ļoti auguši. Mēs nevaram salīdzināt, kāda meža īpašnieka izpratne bija 90. gados, kad īpašumi tika atgūti, gan kāda ir tagad. Ir jau 30 gados izveidojusies savu pieredzi. Var padalīties, izdarīt secinājumus, redzēt kļūdas, redzēt plusus, jo mežs ir tā vieta, kur kļūdīties nebūtu vēlams, jo meža dzīve ir apmēram 100 gadi, un katra pieļautā kļūda atsviež tev atpakaļ. Un tāpēc varējām paskatīties, kāds ir bijis mežs un kāds ir tagad, jo mežs ir tā vieta, kur var redzēt gan pagātni, gan ieskatīties nākotnē. Mēs nākotnē noteikti plānojam šo konkursu turpināt, jo atsauksmes gan no meža īpašniekiem, gan no cilvēkiem, kas nav meža īpašnieki, ir ļoti labas. Viņi saka, ka viņi ir uzzinājuši daudz ko jaunu, varbūt izpratuši, kāpēc meža īpašnieks rīkojas tā vai citādāk vienā vai otrā situācijā, kā arī citi meža īpašnieki ir uzzinājuši varbūt par kādiem apsaimniekošanas prakses piemēriem, par kuru viņi nebija aizdomājušies, bet viņi to liederīgi varētu izmantot arī savā mežā. Jā, par īpašumu vai grūtkopu mežu viegli noteikti nav. Bet, ja ļoti grib, tad es uzskatu, ka visu var un vienkārši ir jādara. Jo mans uzskats ir tāds, ja dara, tad noteikti ir jāsanāk. Nevar būt tā, ka nesanāk. Manuprāt, konkurss Sakoptākais mežs ir lielisks veids pirmkārt, lai pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kas laukos ir ieguldījuši milzīgu darbu meža kopšanā, meža audzēšanā, jo mēs ikdienā par maz pasakām cilvēkiem paldies par viņu lielo ieguldīto darbu, jo tieši šie cilvēki, veidojot sakoptu vidi vienā īpašumā, veido sakopt arī visu Latviju. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, šis konkurss dod iespēju mums parādīt gan citiem meža īpašniekiem, gan pārējai sabiedrībai, ko nozīmē laba meža apsaimniekošanas prakse, parādīt šos te labos darbus, no kuriem ņemt gan piemēru, gan lai arī sabiedrība saprastu, kad meža īpašnieki, kur Latvijā veido ļoti lielu sociālo grupu. Latvijā ir 130 000 meža īpašnieku, un ņemot kopā ar viņu ģimenes locekļiem, jo Latvijā vidējā mājsaimniecība ir 3 cilvēki, ir gandrīz 400 000 cilvēku. Tātad milzīga sociālā grupa, kas gūst gan ienākums no sava meža, gan izmanto mežu rekreācijai, jo tie mērķi īpašniekiem ir ļoti dažādi. Cits mežu redz kā vietu, kur atbraukt no pilsētas atpūsties, cits redz kā iespēju nodrošināt savai ģimenei
iespēju dzīvot laukos. Pienācis laiks, kad arī meža īpašniekiem ir jādod daudz lielāka brīvība pašiem pieņemt lēmumus, kā apsaimniekot savus mežus. Konkursu uzvarētāji būs zināmi decembra sākumā, kad pasākuma Zelta čiekurs ietvaros tiks pasniegta arī šī konkursa balva nominācijā par ilgtspējīgāko meža apsaimniekošanu.